Čau visiem! Ārā ir lietus, es esmu pūkainā džemperī un man ir silta tēja. Es nezinu, cik vēl mājīgāku spēju padarīt šo te video. Šis video nebūs iespējams tik pozitīvs un dzīvespriecīgs kā vispārējie mani video. Es vēlējos uztaisīt video, kur es spēju runāt par nopietnu tēmu, un šī tēma ir skola. Es zinu, ka daudziem no jums varbūt nav viegli skolā, varbūt jums nav draugu, kāds jūs apsmēja. Es dažas stundas atpakaļ pajautāju jums Instagramā. Es jūs pajautāju, vai jums ir nepieciešama kāda padomi skolai, un lai jūs uzdodat man jautājumu saistībā ar skolu, un tagad es uz tiem atbildēšu. Es zinu, ka skolas gadi var būt tiešām ļoti sarežģīti, un zem vārda sarežģīti es nedomāju tikai grūtos priekšmetus, bet arī bērnus. Sarežģītos bērnus, kuri var jums sabojāt visu skolas gadu. Daudz no jums iespējams domā, ka es esmu youtubere, ka mana dzīve ir ideāla, un ka visur man pakaļ skraida un prasa selfijus, un ka es esmu lielā zvaigzne, bet tā nav. Un man šķiet, man nav bijusi skolā neviena diena, kaut es neietu pa skolas gaitiņiem un kāds man pakaļ nekliektu make-up ar Evelīnu, vai arī es tevi redzēju YouTubā, es nospiedu tevi unsubscribe. Es pie tā visa vienkārši esmu pieradusi. Jau 2 gadus man kliedz pakaļ, un tas jau man īpaši neaizskar, man vienkārši tas ir kaut kā pie kājas. Bet es zinu, ka daudz no jums iespējams apsmej skolā, un jums ir grūti, un jūs pie tā neesat pieraduši. Es ceru, ka šo video es varēšu padalīties ar savām emocijām un saviem ieteikumiem, kā vienkārši tikt pāri šim te. Un ticiet man, bērni bieži vien var ietekmēt jūsu mācības, jūsu zināšanas skolā un jūsu domāt prasmes, un es vienkārši nevēlos, lai kas tāds notiktu. Mācības un zināšanas ir svarīgas, un es nepieļaušu to, ka daži bērni izbojās jums nākotni. Adelīna man prasa, kā aizejot uz jaunu klasi ātrāk iejusties, iegūt draugus un justies piederīgam. Es pati esmu mainījusi skolu 2 reizes. Es zinu, ka tas ir diezgan grūti, kad cilvēki jau ir sagrupējušies savos pulciņos, un tu esi kā jaunā meitene, kuru neviens nezina, un visiem ir pilnīgi vienalga par tevi. Viena ļoti laba padoma, ko es tev varu ieteikt, ir nesēdēt un negaidīt, kamēr cilvēki nāks pie tevis bariņā un aicinās tevi savos bariņos, jo tic man, neviens to nedarīs, nevienam to nevajag, visi jau ir sagrupējušies savos pulciņos. Vienkārši ej pie cilvēkiem, parādi to, cik ļoti forša tu esi un cik tu esi dzīvespriecīga, parādi savus talantus, pastāsti par sevi, un vienkārši cilvēkiem tu iepatiksies, un tādā veidā viņi gribēs tevi pieņemt savās grupās. Un tic man, tik līdz tu pati jutīsies piederīgai klasē, tad vispārējie domās tieši tāpat. Man ir problēma ar klases biedriem. Normāli klasē ieiet nevar. Kādam vienmēr ir kaut kas, ko teikt, piemēram, rasnāk govs un tā tālāk. Es tev ļoti saprotu, un man šķiet, tas ir vispār ļoti ļauni un zemiski un bērndārs līmenī apsmiet kādu svara vai izskata dēļ. Es pat tiku apsmieta sava svara dēļ. Jā, es neesmu ne apaļīga, nekas tam līdzīgs, bet pirmajās klasēs mani apsmēja par miroņu galvu un par kaulaino, un vēl aizvien man Instagram bildēs dažreiz raksta, ka es esmu kaut kāda anoreksiķe, vai arī kas ar manām kājām, un ka tas nav normāli, ka tik tieva un kaulaina. Ir tāpat cilvēki, kuri ēd vairāk un nepieņemās svarā, ir cilvēki, kuri ēd maz, bet pieņemās svarā. Katrs ir uzbūvēts tāds, kāds viņš ir, un vienkārši, ja tevi apsmēja, visu, ko es tev varu ieteikt, ir vienkārši ignorēt tos cilvēkus, jo tic man, jo vairāk tu pievērsīs viņiem uzmanību, jo vairāk viņi pievērsīs uzmanību tev. Vienu ieteikumu, ko es tev varu ieteikt, ko man mamma ieteica vairākus gadus atpakaļ, tas ir nostrādājis man ļoti daudzos brīžos. Piemēram, kāds tev pasaka rasnāk govs, tad tu pretī atbild viņam ar komplimentu. Piemēram, man gan patīk ļoti tavs ķermenis, tu esi ļoti skaista un slaida. Un tajā brīdī cilvēks jutīsies ļoti slikti, jo viņš tev tikko kaut ko ļaunu pateicis, un tu viņam atbildē ar komplimentu, un beigās tu būsi uzvarētāji. Bet tad, ja tu apsaukās viņu pašu par rasno govu, tic man, tu būsi tādā pašā līmenī kā viņi. Ko darīt, ja divas tavas draudzenes dažreiz attiek malā no tevis un izskatās, ka par kaut ko interesantu runā, bet tev negribas uzbāzties? Tas pats variants nestāvi un negaidi, kamēr viņas nāks pie tevis klāt, bet tev nav obligāti jāuzbāžās, bet vienkārši pienāc pie viņām klāt un saka, par ko jūs runājat? Kaut kas interesants dzīvē, man arī izstāst viņam kaut kādu savu gadījumu, un vienkārši piedalies notiekošajā, vienkārši negaidi, kad kāds nāks pie tevis, bet pati atnāc. Ko darīt, ja daudz klases biedri no tevis novērsušies un aiz muguras aprunā? Es saprotu tavu situāciju, saprotu, ka tu jūties ļoti neērti un slikti, un mani paši bieži vien aprunā un saka, tā ir tā make-up Evelīna. Ak, šausmas paskaties, es redzēju viņas video, jā, viņas video ir tik drausmīgi. Iespējams, tev ir kāda draudzene, kura nav no skolas, un vienkārši es tev iesaku vienkārši pazvanīt viņai. Ja tev pat nav citu draugu ārpus skolas, nezinu, pazvani savai mammai. Pat ja tev nav draugu, tad aiziet pie skolotājas, pastāsti savu situāciju un vienkārši izklāsti viņai visu. Es esmu bijis tas cilvēks, kuram pilnībā nebija neviena drauga. Un es esmu gājusi pie skolotājas, un mēs esam kopā dzēruši tēju,
un viņa man ir stāstījis savas situācijas skolēs, viņai stāstījis savējās, un man palika tik ļoti jauki un labi ap sirdi, ka ir tādi paši cilvēki kā es, un ticiet man, visi tie cilvēki, kas apsmēj jūs, viņus ir apsmējuši, jo viņi nekad nedarītu jums to, ko paši nav sajutuši. Neļauj tiem cilvēkiem sevi ietekmēt, un ja cilvēki tevi nepieņem, tas nozīmē, ka tā nav tava problēma, bet gan viņu problēma, un viņi nav tevis cienīgi. Ar tādiem cilvēkiem nav jēgas draudzēties, jo viņi nav tevis vērti. Cik bieži kāds par tevi sačukstas? Šis ir vairāk tā kā balstīts laikam uz mani. Es teikšu bieži, visur, katrā starpbrīdī. Es kaut vai metro attālumā varu dzirdēt, kā sākā vārdu meika par Evelīnu un kaut ko aprunā par maniem video, bet tas ir tik ļoti zemiski, ja godīgi. Ko darīt, ja tev ir uztraukums runāt klases priekšā? Es nezinu, vai es tev spējuši īpaši labi atbildēt šo jautājumu, jo man pašai nav bijis īpašas problēmas runāt klases priekšā. Bieži ir tā, ka viss aizmirstās runājot klases priekšā, un ko es tev iesaku darīt, ir vienkārši tad, kad tu runā klases priekšā, iztēlojies, ka tā klase ir tukša, un ka tu runā pati ar sevi, vai tu runā ar savu labāko draudzeni, vai tu stāsti to savai mammai. Un vēl, ko es tev varu ieteikt, ir vienkārši aizvērt acis, un tādā veidā tu nevienu neredzēsi. Es tāpēc neredzēsi, kurš sačukstās, vai kurš skatās uz tevi lielām acīm, vai kurš vispār neskatās uz tevi. Mans skolotāji nedusmosies uz tevi un neliks tev atvērt acis. Kā iegūt vairāk draugus? Visiem ir šis te, jo vairāk, jo labāk. Bet tic man, ja tev pat ir viena draudzene, tev ir jābūt priecīgai par to un lepnai par to un nezaudēt šo te vienu draudzeni, jo daudziem nav pat šī te viena cilvēka. Labāk, ka tev ir viens uzticams draugs, ar kuru tu varēsi runāt arī ārpus skolas, skolas beigšanas un darba laikā, nekā, ka tev to būs 100 un jūs nekad nerunāsiet ārpus skolas un pēc skolas beigšanas jūs aizmirsīsiet vienu otru vārdus. Ko darīt? Man draudzene skolā izsmē par izskatu. Noteikti nes tas cilvēks, kas stāv malā un klausās ar pārdzīvojošām acīm, bet es tas cilvēks, kas nostājās pret šiem cilvēkiem un vienkārši pasaka viņiem, lai viņi aizverās. Es atvainojos par izteicienu. Tā arī pamēģina ieskaidrot savai draudzenei, ka viņa ir skaista, ka viņa ir brīnišķīga un ka visi cilvēki pasaules ir skaisti. Kā arī pasaka tiem cilvēkiem, ka viņiem nav nekāda tiesību apsmiet šo meiteni. Kā sadzīvot ar nejaukām skolotājām? Skolotājs ir tādi paši cilvēki kā jūs, un jūs zināt, ka bieži vien jums arī ir slikts garstāvoklis, un jūs cenšaties to izgāzt uz kādu citu. Man ar šo ir sanācis sastapties ļoti reti, man visas skolotājas ir bijušas ļoti jaukas. Bet es zinu, ka daudz ir stāstījis par šādiem te gadījumiem. Vienkārši neļauj sevi to ietekmēt un pasaki skolotājai, lai jums jauka diena. Viņa tev uzbrauc augumā, pasaka, lai viņai jauka diena. Lūdzu. Ko darīt? Manā klasē ir jauna meitene, bet jau otrajā dienā mēs jau esam sastrīdējušies, lai gan arī es gribu ar viņu draudzēties. Savu 15 gadu laikā es esmu sastapusies ar daudziem cilvēkiem, es esmu draudzējusies ar daudziem cilvēkiem, un es esmu strīdējusies ar daudziem cilvēkiem. Ir cilvēki, kurus es pazīstu kopš bērnības, un ar viņiem es praktiski neesmu strīdējusies. Un visu, ko es esmu šo 15 gadu laikā secinājusi, ir tas, ja tu ar cilvēku daudz strīdies, tas nozīmē, ka kaut kas jūs nevieno, ka jūs neesat līdzīgi cilvēki. Iespējams, vienkārši vajag šos cilvēkus savā dzīvē atlaist. Un es esmu ar vairākiem cilvēkiem pārtraukusi draudzību tieši šī iemesla dēļ, ka mēs nevaram vienoties par kaut ko, tāpēc, ka mēs esam pilnīgi atšķirīgi cilvēki un katram ir savas domas un savas idejas, un tāpēc mēs esam vienkārši pārtraukuši draudzību. Tiklīdz es pārtraucu draudzību ar šiem cilvēkiem, es pievērsos vairāk tiem cilvēkiem, ar kuriem es praktiski nestrīdos, ar kuriem man ir ļoti daudz kā kopīga, un ar šiem cilvēkiem es arī pavadu labāko laiku savā dzīvē. Šie bija arī visi jautājumi, kuriem es vēlējos atbildēt. Pagājuši, kad es pajautāju jums draugos, pastāstiet man savus mobbinga stāstus un vai jūs esat gājuši ar mobbingu. Es nekad nebūtu domājis, ka tik daudz cilvēku man uzrakstīja pāri 200 cilvēkiem, stāstīja savus stāstus, ka viņus apsmē viņu svara dēļ, vai to, ka viņi nesā brilles, to, ka viņiem nav draugu, to, ka viņiem nav ko vilkt. Tas vienkārši ir nožēlojami, ka cilvēki ko tādu var darīt. Un vienmēr nostrādāt teiciens, ko iesēs, to nopļausi. Tāpēc es tev iesaku neesi tas cilvēks, kas aprunā citus, pēc tam nebrīnies, ka tev paši aprunā. Es tiešām ceru, ka es spēju šo video iedvesmot, un es vienkārši vēlos, lai neviens nespēj jūs ietekmēt. Ja jums ir ļoti slikti, jums liekas, ka neviens jūs neatbalsta, jūs droši varat man rakstīt Instagramā. Es centīšos jums atbildēt un iedrošināt jūs vēl, jo es nespēju paciest to, ka tik jauki cilvēki, kāds es esmu sastapusi mītapos, tik jauki cilvēki, kuri man raksta, cieši no citiem cilvēkiem, kuriem vienkārši nav kauna. Es novēlu jums īstus draugus, uz kuriem jūs varēsiet paļauties. Cilvēks, kuriem jūs varēsiet stāstīt savus skvalākos noslēpumus. Es novēlu jums visiem ļoti jauku mācību gadu. Es jūs visus mīlu. Etā.